Labrīt, tauta. Nu ko, kādu laiku nav bijuši te video, bet ir pienācis laiks kaut ko uzfilmēt. Šodien ir 21. septembris un ir pēdējais 2024. gada nacionālā kausa posms Jūrkalnē. Tā kā mēs dodamies uz turieni, būs pasmagi, jo trasa ir smilšainākā Latvijā, manuprāt, viennozīmīgi, bet jebkurā gadījumā jāizbauda, jābrauc un būs labi. Guļava. Mēs laižam ārā. Nu ko, mēs jau vairs pat neesam šausmīgi tālu no Jūrkalnas, bet beidzot ir saulīte ārā, jo īstumā būtībā viss ceļš, ko mēs braucām, bija tāda migla, ka nevarēja redzēt neko, bet jā, tagad ir saulīte. Tā kā pasmoko. Nu ko, esam arī ieradušies, kā saka, padoks, viss tur, kā jau Jūrkalnē, tāds gana piebāsts un vietas nav šausmīgi daudz, bet, nu, forši, kā saka, kopistiski un tādā garā. Bet jā, esam apskatīt trasīti, pagaidām jau, protams, vēl viss forši, līdzens labi, rīta puses sīkai tikai mauc. Un tad jau kaut kur pēc pusotras stundas arī man kvalifikācija. Aidā smiltiņas! Esmu saģērbies, pilnā ekipējumā, gatavs kvalifikācijai, mocīts arī. Tā kā tā, kvalifikācija pēc 15 minūtēm, tūlīt arī braukšu, gan jau Ričards kaut ko safilmēs. Tātad pagaidām brauc, pagaidām neko nevar redzēt, bet 6. pagaidām savā grupā. Tā kā ir kur vēl tiekties. Pērnā gada uzvarētājām šajā A grupā nacionālā Jā, nu ko, kvalifikāciju es nobraucu, gāja tīri ok, neiznāca varbūt pats labākais aplis, jo bija kritieni, nevis man, bet citiem, respektīvi man rādīja karogi, dabūja piebremzēt tādā garā. Bet nu ko, kvalifikācija šeit nav tik svarīga, svarīgs būs brauciens, izturība un vispārējais. Tā kā tā, gaidam braucienu un tad jau laidīs. Šitā trases daļa droši vien šodien vairāk neviens neparādīs, jo Ričards diez vai te nāks, bet te ir tā saucamā augšas meža daļa. Tātad nobrauc pats it kā jūtās labi, bet divreiz nokrita. Baigi nefilmēja, tāpēc, ka bija kā bija.
Tagad bišķi sajūgu jāiztīra. Nu, tātad nobraucu. Bišķīt apgulās tur. Nu, tā jau bija ļoti labi. Mācīts darīja savu kārtībā. Nav problēmas. Pat precīgs. Tā kā baigi labi. Jā. Ar kuram viņam vajadzēja būt ar mūsu? Jā. Jā, man nevar super labi redzēt, bet katrā ziņā Jūrkalna ir beigusies. Nacionālais kauss šogad ir beidzies. Šodien gan tik labi neveicās, kā sakos, piedestāli nebija. Bet neko, mēs esam traki. Mēs šobrīd braucam uz Eriņiem. Tā kā 4,5 stundas priekšā ceļa. Laižam. Oi, man nevar redzēt atkal, bet izlaidām Elsbeti. Pašlaik ir jau 11:00, tā kā vēl ir kāds gandrīz 3 stundas, ko braukt. Būsim vēlu, bet tas nekas. Galvenais, kad rītdien varēsim piecelties un vispārējo sadarīt, tā kā droši vien arī kameru ņemšu tad ārā, tā kā pagaidām tā. Nu ko, rīts ir klāt, rekur jau tepat gatavojam mocīti, kā jau nu tas ir iespējams, kā saka, sagatavot. Pēc vakardienas jau, protams, viss palicis netīrs, bet nu, mums jau tas netraucēs. Drucītiņās vismaz smukumu un te plastmasiņas visu apslauka. Tēdz druciņas stūri pataisno, jo kaut kas jau man tur līdz galam tomēr vakar nesanāca sataisnot viņu. Bet jā, domāju, būs labi, tā kā būtībā rīts taisamies un būtībā jau esam gatavi. Jā. Nobrauc brīvā treniņu, bišķi pasildījos, bišķiņi, kā saka, dublīt ar uzvācu, jo normāli salaistīt rasīt, bet jā. Tagad nākamais, kas ir kvalifikācija, pašlaik aiziesim, mēģināsim sadarīt tā, lai būtu mojka un bišķi arī apmazgā kaut ko. Pastāst kāds smukulīts, ne? Labs, nekāda vaina. Pēc tam dublīšiem bišķi arī apmazgāts. Jā, nu bišķītiņās varbūt nepaveicās tā kvalifikācijā, jo es iebraucu žogā, kā saka, viss pakaļējais ritens bija pilnībā notīts ar žogu, bet nu skaidri redzams, kad labi tagad savācāmies un neko darīt. Galvenais, kad, kā saka, kvalificējos savai vajadzīgajai grupai un nu neko, jābūt veiksmīgiem braucieniem.
Francis nomor 323, Patulais numur 25, Tompkins numur 8. 95 uz starta. Es pabraukšu bišķi apkārt. Jā, Ričards ir gana slims, viņš būtībā guļ busā, tā kā ļoti iespējams no gongas būs diezgan maz uzfilmēts, bet nu neko. Kā saka, padoks pilns cilvēku netrūkst. Aizgāja D grupas starts. Uz startiņa. Jā, pirmo braucienu nobrauc. Nebija pārāk veiksmīgs. Nokrita ķēde man. Kamēr es viņu te dabūju uzmocīt apakaļ, jau būtībā zaudēju apli veselu. Tā kā, jā, 11. vieta. Nec labākais rezultāts. Bet nu neko, kā saka, pēdējais brauciens no šīm te abām gonku dienām. Jānobrauc godam. Tad arī būtībā sezona beidzās pavisam. Tā kā jāsaņemās, būs labi. Tie piesnē, kā rīdot virsū. Devis normāli kavējās. Mēs stāvam jau kādu nepārspīlējuši pusstundu. Mēs taču stāvam. Tā kā jā, bet nu cerams, ka drīz būs, jo viens džeks kaut ko salauzēs, viņu ar ātriem aizveda prom. Tā kā jā, tagad gaidam, kad atbrauks otri ātrie. Kāds ir Renārs Zondars? Viņam vairāk. Vēls jau. Nu ko, sacensības ir beigušās, kā redzams, apkārt jau diezgan tumšs, bet jā, tūlīt aiziesim pie kā saka, stendiņa, parādīšu jums rezultātu. Tātad, sūdīgi varbūt redzēt, bet šeit, kā redzams, Ralfs Rīters, jā, 3. vieta. Tātad, kā tur varēja vai nevarēja redzēt, 3. vieta kofertējumā ir izcīnīta, kas ir gana mazliet pārsteidzoši, bet, nu, bija tikai 2 posmi, tā kā kaut kā tur salikās. Jā, tagad laikam kādu labu laiciņu vēl jāgaida līdz tam visam pasākumam, bet neko, nu, gaidīsim, esam nopelnījuši. Kaut kādas sanesta kastītes. Kaut kas no tā viss jau būs. 3. Ralfs Rīters. Lakstās Bolsarī.
Ar to es saprotu, tā ir jābeidz sezona.